Fiktīvās laulības ir viens no veidiem, kā trešo valstu pilsoņi mēdz iegūt uzturēšanās atļaujas. Viņi aprec Eiropas Savienībā dzīvojošu sievieti. Summa par šādām laulībām ir sākot no 200 līdz pat 10 000 eiro, taču sekas var izmaksāt daudz dārgāk, un sieviete kļūst atkarīga no vīra gribas. Šīs laulības pārsvarā tiek slēgtas Lielbritānijā, Īrijā un pēc mūsu ziņām arī Kiprā un Grieķijā. Lielbritānijā un Īrijā ir lielāks Pakistānas pilsoņu kopienas, kas attiecīgi tad arī piesaista savus radiniekus, kuriem ir vajadzīgi šīs uzturēšanās atļaujas Eiropas Savienības valstīs, un tiek vērvētas sievietes no Latvijas, piemēram, lai radinieks no Pakistānas varētu laulāties. Dodās ne tik daudz materiāli ieinteresēt, bet tie ir tādu jūtu vadīts, jo viņas cer, ka šis būs viņu īstais un vienīgais. Tomēr ir sievietes, kuras dodas citu iemeslu dēļ. Tie gadījumi, kad sievietes ļoti apzināti veic šo soli ar mērķi nopelnīt, ir vai nu kaut kādas kredīta saistības, kuras neizdodas ilgstoši atrisināt, vai vienkārši nav finanšu ieņēmumu. Un tad, redzot šādu piedāvājumu, ka pa 500 eiro vai nu jau cenas ir kritušas līdz 200, ir iespējams noslēgt šādu laulību, tad cilvēks spēr šādu, varētu teikt, izmisuma soli. Vērvētājiem un topošajiem līgavainiem ir izveidoti aptuvenie standarti, kādas sievietes tie meklē. Visbiežāk tās ir ļoti jaunas sievietes no 18 līdz 24 gadiem ar vidējo izglītību un zemiem mēnešu ienākumiem. Atrodot potenciālo līgavu, sākas vervēšana. Visa vervēšana lielākoties notiek caur sociālajiem tīkliem, tas ir internetā, draugi LV, Facebooks. Atraksta vēstuli, kā tu man iepatikies, pēc bildītes. Es gribētu ar tevi tā kā sarakstīties, vai kā tev iet. Sākums jau ir ļoti vienkārši. Otrs variants ir caur paziņu loku, caur draudzenēm. Viena otrai pasaka priekšā, tur ir piedāvājums stāties laulībās, un tādā veidā viņi brauc tur par naudu precēties. Uzzinot, ka vervēšana notiek sociālajos tīklos, nolēmām veikt eksperimentu. Sociālajā vietnē Facebook izveidojām viltus meitenes profilu. Izlikos, ka esmu Laura, kura steidzami meklē darbu ārzemēs. Jau pāris stundu laikā atsaucās pirmie darba piedāvātāji. Lauru uzrunāja sieviete, kura mums ieteica sazināties ar kādu vīrieti par darba piedāvājumu. Ilgi nebija jāgaida, jo vīrietis pats uzrakstīja. Fiktīvās laulības netika piedāvātas, taču bija iespēja strādāt konsumācijas biznesā. Vēlāk saņēmām ziņu no vīrieša Zviedrijā, kurš lūdz atsūtīt CV, taču jautājot par darba pienākumiem, atbildi nesagaidījām. Vairumā gadījumu saņēmām dažādus iepazīšanās piedāvājumus, taču kāda vēstule mūs ieinteresēja vairāk. Saruna sākās ar iepazīšanas frāzēm, kas saraksta noved līdz jautājumiem par kāzām. Vīrietis jautāja, kāpēc meitene neprecās, un izjautāja par attiecību status un dzīvi Latvijā. Par izteikto piedāvājumu precēties gan neatbildēja, jo neatradās tiešsaitē. Eksperimentā noskaidrojām, ka interneta vidē ir ļoti viegli atrast dažādus darba piedāvājumus. Atliek tikai ievietot savu sludinājumu un cilvēki atsaucas. Tomēr vai sievietes būtu gatavas slēgt fiktīvās laulības, un ja jā, tad par kādu summu? Es nepiekrīstu, priekš kam man tas vajadzīgs. Nē, nekādā gadījumā. Pirmkārt, neslēgt tādas fiktīvās laulības, un tas kaut kāds vispār absurds ir. Я думаю, что вряд ли фиктивный брак, потом много проблем, разводиться, смысл. Nav tādas summas, jo man ir draugs, un es aprecēšos tikai ar viņu droši vien. Vismaz pār 1000 eiro noteikti. Ja tā summa būtu liela, varbūt varētu padomāt tomēr. 1100. Sākot no 20 000 eiro. Ja man nedraud cietumsods, tad 10 000 būtu ok. Ja man draud cietumsods, tad 100 un uz augšējiem. Par fiktīvās laulības slēgšanu ir sodi. Gan vervētājs, gan sieviete, kas stāsies laulībā, viņiem draud līdz 5 gadu brīvības atņemšana. Lai gan sodi pastāv, fiktīvās laulības tiek slēgtas, un sievietes mēdz piedzīvot darījuma sekas. Visvairāk cieš no šīs seksuālās eksploatācijas, jo tajā brīdī, kad vīrietis ir saņēmis uzturēšanās atļauju, tad sasniedz savu mērķi, kādēļ vispār šīs laulības bija nepieciešams. Viņam šī baltā sieviete nav vajadzīga.
Nu, līdz ar to, ja tur ir bijis kaut kāda izdevuma, tad visbiežāk viņas tiek ievietots kādā bordelī vai tur par ģimenē. Šis vīrietis gūst peļņu un tad atpelna to naudu, ko viņš ir iztērējis par fiktīvām laulībām. Cilvēks jau nonāk tādā situācijā, ka tiek apdraudēta viņa veselība vai pat dzīvība. Restīvi cilvēks varbūt tiek turēts ieslodzījumā, mājas arestā, netiek laists ārā. Situācija salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir mainījusies. Pēdējo gadu laikā situācija ir nedaudz uzlabojusies un ņemot vērā statistikas datus, ja mēs kaut kādā 2011. gadā, kad mums bija ļoti strauji kāpums saistībā ar ekonomisko krīzi Latvijā, tad bija ap 100 gadījumiem šādi gada laikā. Tad pagājušajā gadā bija, ja nemaldos, 35 un šogad apmēram ap 30. Katrs cilvēks var kļūt par fiktīvo laulību upuri. Ar mani jau tas nenotiks. Es jau mācīšu sev pasargāt. Un ar mani nav tas gadījums. Man tiešām būs tā laimīgā ģimene.